Sveiki visiem! Es saņemu daudz komentārus par mammu, tieši par mātes tēmu. Tad es mazliet jums iedošu uzdevumu tagad. Ievelciet dziļu elpu un aizveriet ciet acis un izelpojiet. Un ieelpojiet, un izelpojiet. Un iedomājies tagad, ka tavā priekšā nostājas tava mamma. Un tu stāvi un skaties uz viņu, un jums ir jāšķiras. Mammai ir jāiet uz otru pusi, un tev ir jāiet uz savu pusi. Un iedomājies, ka mamma pagriežas, un viņa iet prom. Un tagad sajūti, kādas sajūtas tevi pārņem. Ja tās ir tādas mierīgas, prieka sajūtas, super, mamma, sabučoju tevi, palaižu tevi, tiksimies atkal, viss ir kārtībā. Bet ja tevi pārņem tādas kā sāpes, sirds sāpes, un tu redzi mammu maziņu, nabadzīti, ka tev gribas mesties viņu žēlot, ka tev vienkārši rauj sirdi ārā, ka tu redzi, ka tava mammīte aiziet, un tu nespēji viņu pamest, atstāt. Šeit ir erors. Tu neesi atdalījusies no savas mammas, jums šī saikne, šī nabas saite nav pārgriezta. Un šeit notiek nenormāli daudz visādas, kā lai pasaka, mammu žēlojot, tu viņu pazemini, tu viņai atņem spēku, un mammu žēlojot, tev pienāk dzīvē arī situācija, ka viņa arvien vairāk arī ir jāžēlo. Ar viņu notiek arvien sliktāk, viņa paliek arvien slimāka, un es pat esmu redzējusi dzīvē variantu, kur mamma paliek uz gultas, un meita par viņu rūpējas. Rūpējas un apkopj, un tā teikt ir šī sajūta, mana nabaga māmuliņa. Te ir noticis erors. Tu neatstāji mammu kā stipru, dzīves gudru, viedu, pieredzējuši dvēseli, bet tu viņu kaut kādā veidā esi paņēmis sevi žēlot, ka viņa kaut ko nevar, viņai taču ir drausmīgi grūti, viņa taču pasties kāda slīma, un tu uzņem viņas sāpes, viņas problēmas, viņas dusmas, viņas aizvainojumus, visu tu paņem sev, piedevām tu vēl viņu pazemini. Un šis ir tas moments, kur notiek erors un kur tev ir grūti tālāk savu dzīvi dzīvot, jo tev ir jāžēlo mamma, tev ir jāskrien pie viņas, tev ir jādara, tev ir jākopj, tev ir jāpērk, tu nepārtraukti esi tur, un šis ir tas trīsstūris, kur tu esi glābējs, upuris un uznāk dusmas par to visu, un tad tu esi tirāns, tu sakliec uz viņas, cik var, ko tu čīksti, kas tev ir, un aiziet vainas apziņā atkal. Ak, Dievs, kā es mammai tā varēju pateikt, es taču viņu mīlu, un kā es, un aiziet šitā uz riņķi. Ja tu gribi izkāpt ārā no šī trīsstūra, ja tu gribi mammai atdot viņas spēku atpakaļ un cienīt viņu kā pilnvērtīgu dvēseli, kā pilnvērtīgu personu, tev ir jāizkāpj ārā no šī trīsstūra. Tev ir jāsāk dzīvot savu dzīve un jāliek mammai miers. Un tad jau pavisam citas jūtas būs pret tavu mammu. Tā jau būs savstarpēja cieņa, tā būs savstarpēja draudzība, tā ir cita mīlestība, ne tā, ko mēs esam iedomājušies un redzējuši, kā izskatās viss filmās. Tā nav tā mīlestība. Tad tu dosi mammai atpakaļ viņas, tā teikt, varu, un pati savu enerģiju paņemsi sev. Un tur viss smuki var sakārtoties, un tavas attiecības jau pavisam citā gultnē ieies. Ja tu vēlies to izdarīt, tu zini, kas tev ir jādara, un ir jāstrādā ar savu zemapziņu. Arī es tevi aicinu uz savām konsultācijām, ja tu vēlies ar šo sākt strādāt un sakārtot savu dzīvi, un beidzot izkāpt ārā no šī trīsstūra, kur tu spēlē, tu zini, kur mani atrast. Lai tev forša diena!